Varbūt varat kaut ko atcerēties interesantu no saviem skolas laikiem un pastāstīt kādus gadījumus, lai bērni arī dzird. Vai jūs blēņas arī darījāt, vai visi bijāt ļoti kārtīgi un paklausīgi skolāni? Nu, varbūt jums arī kāds gadījums, kuram ir interesants bijis no skolas laikiem. Šaura klasīte bija 3 logi, sākām līst pa kaplodziņiem, katrs rādīt mākslu. Nu, es kādas reizes 3 izlīdu, kad uz 4. reizes aizmirstu, ka tas stiklis var saplīst. Un pukšs pa galam. Ieiet dums, nu jā, saka, lielība naudu nemaksā un tā tālāk. Jāmazgā. Jā, pateica jau. Nu, un kādu sodu lika uz zirņiem? Sodu nekā nelika vairāk. Tēvam bija pateicis, tēvs uz skolas padomi atnāk. Tēvam pateicis, tēvs nebarāsi, tēvs taisni brīnums. Nu kā tā puisis, kas jums tur bija pastāv skolotājs? Kāpēc tu neteici? Kāpēc vajag skolotājiem pirmajam teikt? Tāds tik bija, jā. Kā vēl vienreiz dabūju ar ceļa dibenā uz skatuvi spēlējām teāteri, un es pagriezos pret skatuvi ar ļaudiem ar dibenu pusi, jā. Tā viņš man iezipsnīja. Citi sāka smieties, tie aktieri. Un cik jūs bijāt skolēnu daudz klasē un cik skolā skolotāji strādāja? Mūsu skolā ir 100 skolēnu un 14 skolotāji. 4, to pēc skolēnu tā 80. Nu redzat, kā varēja tikt 4 skolotāji gandrīz 100 bērnu galā. Un tagad jums ir 14 skolotāji un tad iet visādi, ja? Ko? Tādu jau bija mās 3 ar krustu. Un tādos gadījumos, ka jau gāja kādi svētki, teāterus un mēģinājumi un skraidīšanas un nervozēšana, un te viņš paķers vai tāpeles lupatu vai kuram klātam par dibenu un ar ceļi un iztrenkā. Jūs vēl tam būs arī kaut ko atcerāsim, ja? Daudz. Visām gāja gulēju internātā, vieniem mums. Mēs skaitījām aizkrāsnīši, tur aiz krāsnes tiem mazākiem, bet tur lielākie un lielie puiši tikai sagriež vieli un sapin tā kā koka gabalu, kad vienis stāv kā runga. Un tagad nāk karš. Aizkrāsnieši ar vienā rindā gulētajā. Vienie jau faktiski nekaroja. Atkal tikai sagriež tā stingri vienus. Tie mazākie tur 3. klase, 2. klase ar 4. un kas guļ. Un tad beigās uzreiz dums gāja tā žiemu pa kāpnēm. Viņš vienmēr bija vaļīgi. Gājā tā kā nedzird, uzreiz noklausās pie durvīm, bija no trepēm durvis un toreiz internātā durvis. Vienas durvis vaļā, bet tā kā moments iecā, kur tā ienesa kancelējā, atkal to 2. rītā savītot vieli visā klasē rādīja, kāpēc vielis neviens neatzīstas. Mums mazos no lielajiem bija dežurats, kas karoja nosauca mums visus 12. nakti, visus kancelējā sarknā apakšas. Nu, bet bija arī, ka kādreiz tādi soda mēri bija, ka bija uz zirņiem jātup vai vēl tur nezinu kādi? Zirņu nebija, kaut es gāju no 39. gada skolā, zirņu nebija. To nebija, kaktā lika, Bet mūsu skolēniem ir autobus, ar ko uz skolu tikt, un pusdienas pagasts pat apmaksā tagad, bet kā jums bija ar tām pusdienu kulītēm un ar to tikšanu uz skolu? Pusdienā brokastis un vakariņas, saimniecei katram bija teikandiņa, uzvārīta tēja, pielieta uz plīts, tā vakarā paņem un augšā, tur, kā teikt, mēs saucam pašpļa pie internāta. Viens augstzelnieku vārds, ja?
katram sava lādīte, turklāt ir brokasti un pusdienas. Tās vakariņas. Mums jau pat nebija, mēs 8 gadi. Saimnieka vārīja, vajadzēja produkti vest tik daudz nedēļu gaļas, tik daudz piena, tik Aizgad gaļas gabals, maizes dzīvo. Nu, ka vēlāk jau teju izvārīja. Un pusdienas bija, kur lielā plaša, galde, ēstam vēl no pagas piešķīra vēl, kuri bija, kā teikt, masturīgi, nu, tur citi piešķīra pagas, kas bija pusdienas, kas teikt, par dzīvu. Nu, un skolas maksa arī bija vai nebija tajos gados? Skolas maksa nebija. Mums bija. Arī konkuls atcerās, ka bija, ja? Baltmūža skola man bija, piemēram, 3 kilometri. Jā. Bet man vajadzēja iet uz Asari 8, jo vajadzēja pirmos gadus maksāt, kādus bija. Nu, liela tā Vēlāk maksa bija, jūs atceraties neatceros, vecākus, cik nekas jau liels tur nebija, bet, kā saka, tas jau māsa vēlāk tā jau gāja, varēja iet jau Baltmūžā. Ar esvietu man vajadzēja iet krās. Mēs no Vārkavas uz Baltmūžu gājām. Un tās arī pagas maksāja 20 latu gadā par katru skolnieku. Nu jā, kuri gāja bērni citu pagastu skolās, tiem vajadzēja pagastam maksāt. Tagad jau arī vienu brīdi tāda runa bija.